Šodien ir tāds vēsturisks dievkalpojums, tādā ziņā, ka tas ir gada pēdējais dievkalpojums, un nākamdēļ sāksies jauna dzīve. Pareizi daudziem, bet ne Kristus pasaulē. Kādēļ? Tādēļ, ka mēs zinām, ka jauna dzīve nesākās ar 1. janvāri. Jauna dzīve var sākties šodien, rīt, 5. februārī, 10. martā, jebkad, kad patiesībā tu pats to izdomās un kad tu pats to gribēsi. Jo ir tikai viens nosacījums jaunai dzīvei un izmainītai dzīvei, un tas esi tu pats, ja tu to vēlies. Nekas cits tevi netraucēs izmainīt savu dzīvi, uzlabot, darīt to pilnvērtīgāku, kā vien tu pats. Un es no rītiem lasu Bībeli un arī vēl dažas citas grāmatas. Un šobrīd, jau kādu laiku, es lasu Džona Maksvela grāmatu, kura ir viena no nedaudzajām, kas ir iztulkot latviski. Un viņa saucās Maksvela ikdienas lasāmviela. Un tur ir tādi mazi, tekstiņi, mazi tādi vērtīgi gabaliņi katrai gada dienai. Kopā 365. Un katrai dienai tātad ir viens. Ja man gadās kādreiz neizlasīt katru dienu, tad es lasu tur, 2-3 reizē, bet cenšos katru dienu. Un 25. decembra tekstiņam bija nodaļa ar virsrakstu Dod neprasot. Un pirmais teikums šajā nodaļā ir no kāda teologa, tur nesaukšu viņu, nepazīstams vārds, uzvārds, un viņš saka tā: vislielāko gandarījumu dzīvē sniedz tas, ka tu esi spējis atdot lielu daļu no sevis citiem. Sapratām, ja? Vislielāko gandarījumu dzīvē sniedz tas, ka tu esi spējis atdot no sevis lielu daļu citiem. Un tālāk viņš skaidro, ka tam īstenībā nav nekāda sakara ar apstākļiem, tam ir sakars ar cilvēku attieksmi. Jo es domāju, ka tu arī pazīsti cilvēkus, kuriem nav daudz, ja? Viņiem nav daudz tur īpašumu, nav tur milzīga pārticība, un tomēr viņi ir dāsni, viņi ir devīgi, viņi dod. Bet ir cilvēki, kuriem tieši otrādi, kur ir ļoti pārticīgi, kuriem ir varbūt daudz kas vairāk nekā tev, bet viņi ir skopi. Un tur nekāda došana nesanāk. Un tas bija tāds pamudinājums arī šodien par to runāt, un man pamudinājums. Un es ceru, ka kaut kas no tā, ko es sacīšu, būs noderīgs arī jums. Un vēl kas ir svarīgi, ko es gribēju atgādināt, ka mana svētruna, šī tēma tieši, viņa pilnīgi noteikti iet kontekstā ar visām pārējām svētrunām, ar draudzes mācību un ar virzienu draudzes. Tātad ik viens vēlās dzīvot svētītu dzīvi. Visi mēs gribam dzīvot dzīvi, kurā ir Dieva spēks, Dieva pārpilnība, Dieva klātbūtne, kurā ir svaidījums. Bet, lai tas tā izdotos, ir nepieciešami daudz dažādu faktori, ne tikai atnākt svētdienā uz dievkalpojumu. Es domāju, ka to mēs tā kā jau pamatā saprotam. Ja? Pirmkārt, ir jāiepazīst Dievs. Jāpazīst Dievs, kāds viņš ir. Tas nozīmē personīgs laiks ar Dievu. Pozitīva vide, zināšanas, garīgais vadītājs, stipra draudze, un citi. Bet viens no aspektiem ir arī dāsnums, jeb labprātība dot. Un es šeit nedomāju tikai tā par došanu naudas izteiksmē, kaut gan liela daļa šeit būs arī runa par naudu, bet es domāju kopumā, tā kā globāli. Enerģija, tavs laiks, visi tavi resursi, tavi talanti, tavas spējas, ja? Tas ietver visu. Un kādēļ Dievs ir ieinteresēts, lai mēs esam devīgi? Došanas principam ir ļoti daudz apsolījumu Bībelē, ja mēs tā papētītu. Un Dievs grib, lai mēs esam devīgi, tāpēc, ka devīgums patiesībā ir mīlestība darbībā. Tu vari kaut ko dot bez mīlestības, bet ja tu mīli savu lietu kaut kādu, ja savu nodarbošanos, cilvēku kādu, tad tu nevari nedot. Vienkārši bez mīlestības tu vari dot, bet mīlot, tu
nevari mīlēt un nedot, ja, un paturēt visu sev. Un ja tu saki savam vīram, savai sievai, saviem bērniem, saviem draugiem vai tur blakus cilvēkiem, ka tu viņus mīli, bet tu neesi devīgs pret viņiem, tad patiesībā tu viņus nemīli. Var izrādīties, ka tu mīli tikai pats sevi. Diemžēl. Jo darbi liecina par to, vai tas, ko mēs sakam, vai tas apstiprina, ja, mūsu būtību, un tā kā mēs arī domājam. Tās divas lietas ir ļoti cieši saistītas, mīlestība un došana. Un pasaulē dziesmās ļoti daudz ir par mīlestību, tur lielākā daļa, ja, tur dzied par mīlestību, bet patiesībā jau tā ir tāda iekāre un aizraušanās tikai. Jo iekāra ir par to, ka es kaut ko gribu dabūt. Es gribu labi justies. Kaut vai uz brīdi priekš manis, ja, priekš sevis. Ko es no tā varu dabūt? Bet mīlestība ir par to, ka tu dod. Mīlestība ir par došanu. Un to, cik ļoti Dievs vērtē mūsu došanu, jebkurā sfērā, liecina fakts, ka, piemēram, vārds ticēt Bībelē ir lietots ap 270 reizēm. Lūgt 371, mīlestība ap 700, bet dod ir vairāk nekā 1000 reizes. Acīm redzot, tas ir tādēļ, ka Dievs ir vislielākais devējs. Viss, kas tev dzīvē ir dāvana no Dieva. Jautājums ir, kā tu to lieto visu. Ja Dievs nebūtu devīgs, tad tev šodien nepukstētu sirds. Ja, viņi jau būtu apstājusies. Dievs mums dod gaisu, viņš mums dod sauli, viņš mums dod visus apstākļus, viņš dod tev prātu domāt, viņš dod tev spēju nopelnīt naudu, strādāt. Un Dievs arī vēlās, lai mēs kļūtu līdzīgāki viņam. Un dažas lietas, kuras es pieminēšu, tie ir tādi iegūmi vai arī fakti saistībā ar to, ko tu iegūsi savā dzīvē, ja tu esi dāsns un devīgs, ja tu esi labprātīgs dot. Viena lieta ir tāda, ka tas pagodina Dievu. Došana apliecina, ka viss, kas tev ir, ka tas viss nāk no viņa. Un Salamana pamācībās 14.31 tur ir teikts tā, ka kas par nabagu apžēlojas, tas godā Dievu. Un, zini, tas nabaks mums tāds, tā kā slikts vārds, ja? Tā mēs ļoti negatīvi uz viņu skatāmies. Un pirmais, kas nāk prātā, ir tur trūkumcietējs kaut kāds, tur, ja viņš sēž uz ielas un bezpajumtnieks un sliņķis varbūt, ja, un tāds. Bet nabaks patiesībā tāds, šeit ir domāts cilvēks, kuram trūkst pats svarīgākais un trūkst tas, kas ir tev, un tas ir Kristus. Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, tad, kad es esmu labprātīgs dot, ir, ka tas tuvina mani Dievam. Jebkas mēs zinām, jebkas, kur es ieguldu savu naudu, vai tas ir hobijs, vai tas ir mans darbs, ja? Vai tas ir, draudze, ja? Cilvēki, mani ieguldījumi norāda, kas man ir svarīgs. Jo vairāk tu ieguldies kādā cilvēkā, jo svarīgāks tev viņš ir. Jo mazāk tu viņā ieguldies, jo nevērtīgāks viņš kļūst. Tu vari pats pārbaudīt, paskaties, kā ir tavā dzīvē. Es atceros, ka Sandija runāja kaut kādu laiku atpakaļ arī došanas vārdā par tēti, jauno tēti, ja, kurš bija kļuvis par tēti. Ģimenē bija piedzimis bērniņš, un viņš teica, ka, tā kā bērns piedzim, tā ok, bet tad, kad man bija jāsāk par viņu rūpēties, kad man bija jāsāk izdot savu līdzekļu, ja, un naudu un vispārējais, tad es tikai novērtēju, tad tas bērns man kļūst ļoti vērtīgs, tāpēc, ka es viņā ieguldos. Un ja es dodu un ieguldos draudzē, tas mani tuvina Dievam. Jo kur ir mana nauda un laiks, tātad tur ir arī mana sirds, tur ir mana būtība. Ja? Tas man ir ļoti svarīgs. Un Mateja evaņģēlijā 6.21, tur ir, mēs zinām to rakstu vietu, kad kur ir mana manta, tur ir mana sirds. Un attiecībā uz 10. tiesu, 5. Mūzes grāmatā 14.23 ir teikts, ka 10. tiesas došanas mērķis ir mācīt mums vienmēr likt Dievu pirmajā vietā. Tas ir angļu bībelē. Diezgan daudz raksturvietas ir no angļu bībeles, jo man šķiet, ka ļoti bieži tur ir skaidrāk pateikts. Tātad došanas mērķis 10. tiesa ir mācīt mums vienmēr Dievu likt pirmajā vietā. Tas nozīmē, ka tad, kad ir mani ienākumi, kad es saņemu jebkādus ienākumus, es vispirms domāju par to, kas pieder Dievam no visa tā. Ja? Tas to nozīmē. Dievu likt pirmajā vietā.
tad ir vēl lieta, ka labprātība dot, jeb došana, dara mani līdzīgāku Jēzum. Jo visdevīgākais cilvēks, protams, bija Jēzus. Viņš atdeva vispār savu dzīvību, viss, kas viņam bija. Ja? Viņš nomira pie krusta mūsu dēļ. Un katru reizi, kad tu dod savu naudu, savu laiku, savu enerģiju, savus visus resursus, tu kļūsti līdzīgāks Jēzum. Katru reizi, kad tu dod, tavas sirds kļūst plašāk un tu kļūsti līdzīgāks Kristum. Un Salamana pamācībās 21:26 ir teikts, ka mantkārīgie vienmēr grib vairāk sev, bet dievbijīgie mīl dot. Jo dievbijīgāks tu kļūsti, jo devīgāks, jo tuvāk Dievam tu esi, jo devīgāks un labprātīgāks dot tu kļūsti. Un otrādi, jo vairāk tu dod, ar pareizu motīvu, es domāju, jo savā ziņā Dievam tuvāks tu kļūsti. Kristietības kontekstā, ja, protams, mēs runājam. Un es nesen lasīju arī stāstiņu par tādu tā kā dzīves notikums, ja, kad tētis aizved dēlu uz McDonaldu, nopirka viņam tūtiņu ar tiem kartupeļu frī. Bet, droši vien arī tur hamburgers nopirka, bet, stāsts ir par tiem frī. Un tad viņi brauc mājās, un tur mašīnā tā smuki smaržo tie kartupeļi, un tas tētis saka, lai iedod viņam arī to vienu čipsīti. Un dēls dusmīgs palika. Viņš saka, es nezinu, cik dēlam bija gadi, viņš saka, tie ir mani, nedošu. Un tad tam tētim tā kā vairākas domas uzreiz galvā ir. Ja? Pirmā ir tāda, ka dēls ir vispār aizmirsis, ka es esmu visu čipšu avots priekš viņa. Ja es nebūtu viņu atvedis te un nopircis, tad viņam vispār neviens čipsis nebūtu. Otra lieta, ka mans dēls nesaprot, ka es varu tagad visu paņemt prom viņam un pateikt, līdz pusdienām un līdz vakariņām nevienu čipsi neēdīsi. Bet es varu arī aizbraukt atpakaļ un nopirkt veselu kaudzi viņam, ja es gribu. Un treškārt, man vispār nevajag tos viņa kartupeļus. Jo, ja es gribu, es varu pats visu nopirkt un visu dabūt. Ja? Es tikai gribu, lai mans dēls iemācās dot un dalīties un būt dāsns. Ir bērni, kuri dalās, ja? Kuriem nav problēma, jau no pašas bērnības. Ja? Viņi dod, pie visiem iet un visiem dod savas tur tās lietas. Ir varbūt tādi vairāk, es domāju, kur ir mācīti dot. Bet ir tādi bērni, kur nedalās. Un īpaši, kad atnāk ciemos citi bērni, man nav bērni, bet lielai daļai no jums ir, ja, varbūt. Tad, ja kas jūs sakat, ka tā nav, bet man liekas, ka tā ir. Kad atnāk ciemos citi bērni un grib spēlēties ar viņu mantām un nenest projām tās mantas, tikai uz vietas paspēlēties, tad tur sākās problēma. Tāpēc, ka tas ir egoisms, ja? Un egoisms ir dabiska lieta. Viņa nav jāmāca tur bērns, esi egoists, ja? Tieši otrādi jāmāca, lai viņš nav egoists. Un atceries, kāds tu pats bija bērnībā. Grūti jau atcerēties. Bet es atceros vienu epizodu ļoti. Es neatceros, cik man bija gadi, bet man nepatika dot savas mantas citiem. Es augu vien pati, man nav brāļu māsas, ja tas arī tāds mīnusiņš. Ja? Tā, ka tu neesi īsti iemācījies dalīties ar citiem, jo tev viss ir vienmēr vienam pašam. Un es atceros, viens puika atnāca ciemos un viņš gribēja tur manu to, mašīnu, lelle vai kaut ko, un reāls pārdzīvojums bija. Bet tagad, protams, tas liekas smieklīgi. Smieklīgi, tāpēc, ka es esmu izaugusi. Bet tajā brīdī tas bija liels notikums. Un Dievs, šīs ir tās lietas, kādēļ Dievs grib, lai tu esi devīgs. Un viņam nevajag tavu naudu, viņam nevajag tavus resursus. Viņam tāpat tas viss pieder, bet viņam vajag, ka viņam vajag, lai viņa darbs šeit iet uz priekšu, lai viņa darbs, viņa valstība iet plašumā. Tādēļ arī mums, ir svarīgi, ka mēs dodam draudzē, dodam Dievam un dodam arī cilvēkiem. Un vēl viena lieta, kas ir svarīga, tā ir 4. Labprātība dod atbrīvo no materiālisma. Tas tāds vārds materiālisms, ja mēs viņu bieži nelietojam, varbūt tā savā ikdienas valodā, ja? Bet tas nozīmē, ka tev nav miers, ka tev visu laiku vajag vairāk, un ka tu visu laiku domā, kā tu vari dabūt vairāk, un ka tev nav pietiekoši. Kaut gan patiesībā, īstenībā, tev droši vien viss ir pietiekoši. Un vienīgā zāles pret to ir došana. Ja tu neesi labprātīgs došanā, tad tā sanāk, ka tu esi drusciņ materiālists.
Mateja 6:24 arī ļoti labi zinām rakstu vieta. Tu nevari kalpot abiem. Tu nevari kalpot Dievam un mantai, naudai. Ja? Tas neizslēdz to, ka tu vari būt labklājīgs, ka tev var kaut kas piederēt un ka tu esi arī bagāts. Tas viss ir labi un pareizi un vajadzīgs. Un tieši tādēļ mums draudzē ir miljonāru klubs. Tieši tādēļ mācītājs ir vienmēr teicis, ka katram ir jābūt finansiāli patstāvīgam un finansiāli neatkarīgam. Un īpaši šajos nestabilijos laikos, kaut gan, es nezinu, kad vispār tie laiki ir bijuši stabili. Ja? Un es esmu, piemēram, ļoti priecīga un pateicīga mācītājam, ka viņš ir mani pamudinājis, un es esmu šodien pašnodarbināts cilvēks, un es neesmu sistēmā. Ja? Un ja sistēma kaut ko izdomā crazy pilnīgi, tā kā jau mēs pieredzējām pirms pāris gadiem pandēmijā, tad man nav obligāti tur jāpiedalās. Bet ja tu esi sistēmā, tu būsi spiests piedalīties. Un savukārt kalpot naudai, tas ir pavisam kaut kas cits. Ja, tas nenozīmē, ka tev ir nauda, ka tu viņai obligāti kalpo. Bet tas nozīmē, ka visa tava uzmanība un vienīgais tavs dzīves mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk. Būt ietekmīgam, būt bagātam. Ja? Nepareizs motīvs. Vai Dievs ir pirmajā vietā, vai arī nauda. 5. lieta. Tātad došana demonstrē manu ticību. Katru reizi, kad tu dod, tu apliecini savu ticību Dieva apsolījumiem. 2. Korintiešiem 9:13. Tava došana apliecina tavas ticības īstumu. Zini, kopums no kurienes rodās? Kā tu domā? No neticības. Viņš nāk no neticības. Tu domā, ka ja tu dod, tad tev pašam nepietiks. Tās ir bailes, tās ir raizes, tā ir neticība, bet tas nav. Tas ir nepareizi. Un Malahijas grāmatā 3:10, tur ir arī ļoti labi zināmā rakstu vieta par to, ka Dievs saka, ka mēs viņu varam pārbaudīt. Viņš saka, dod 10. tiesu, dod labprātīgos ziedojumus un pārbaudi mani, vai es tevi nesvētīšu. Un atceramies arī, ka šī raksta vieta, viņa ir jāatcerās kontekstā ar citām. Tu nevari tikai dot un gaidīt, ka tev viss vienkārši nolīs no debesīm. Ir dažādas lietas jādara arī bez došanas, protams. Ja? Bet šī ir vienīgā rakstu vieta visā Bībelē, kur Dievs saka, tu man var pārbaudīt. Tu man var pārbaudīt tieši ar došanu. Un par ticību runājot, ja es tā padomāju par savu personīgiem kaut kādām situācijām, tad tas varbūt vienkārši tā ir mana ticība, ka bija ļoti, pirms šīs draudzes bija ļoti tāda smaga, varbūt emocionāla situācija manā dzīvē ar piedošanu tieši saistīta. Pareizāk sakot, nepiedošana. Es ļoti cīnījos, es ļoti mocījos, ja, tā dzīve tāda kļuva neizturam pavisam uz vienu cilvēku, kas man likās, man bija nodarījis ļoti daudz pāri, ja, bet tas manā subjektīvā skatījumā droši vien. Un es zinu, ka es darīju ļoti daudzas lietas. Es nebiju šajā draudzē, es nezināju, tur viss pareizi, tur man encounters nebija tāds, ja, tā kā cīnījos, kā mācēju, lūkšanu, tur, saistīju un pavēlēju tur visām tām važām iet prom, bet es ļoti labi atceros, ka es arī devu. Es arī liku ziedojumu traukā naudu, jo man ļoti vajadzēja risinājumu. Un es teicu, Dievs, es vienkārši lieku ticībā, man vajag no tevis. Un zini, es dabūju to piedošanu un brīvu sirdi es dabūju. Un tā bija tāda milzīga uzvara, varbūt pat lielākā manā dzīvē. Un ja tu ar ticībā sēji, tu ticībā nopļausi arī. Tā ir. Un arī esot šajā draudzē, es atceros, bija arī viens tāds posms, es tā īpaši nekad neesmu bijusi miljonāri, ja, joprojām neesmu, bet ir bijuši arī tādi sliktāki laiki, un es zinu, ka es vienu gadu apņēmos, ka es došu 10% 25%.
tas ir diezgan daudz, ja, tas ir 3. daļa. Nu, nebija tā, ka man tikai 100 eiro un es tad 10 eiro dod. Ja tev maz ir, tev būs vieglāk iedot. Bet vienalga, man tas bija liels izaicinājums. Bet es to biju apņēmusies pati. Man to neviens nelika, ne mācītājs, ne draugi. Vispār īstenībā neviens neko daudz nezināja. Ja? Bet es biju apņēmusies, ka es došu 25%. Un es to gadu izturēju, cik man atmiņa ļauj atcerēties. Un tas bija apsolījums tāds, Dievam no manis, ja, no manas sirds. Un, kaut kā bija tāds pamudinājums, ja, un es to izdarīju. 6. lieta ir, ka došana atklāja manu raksturu un parāda, kāda patiesībā ir mana sirds. Vai viņa ir egoistiska, vai viņa ir nesautīga, vai viņa ir skopa, vai viņa ir dodoša, ja, vai viņa ir devīga. Un Bībelē ir teikts, ka Dievs lieto naudu, lai pārbaudītu mūs. Un arī, lai pārbaudītu, vai viņš var uzticēt tev vairāk. Un tur ir teikts, ja tu būsi uzticams mazās lietās, Lūkas 16:11. Ja tu būsi uzticams mazās lietās, es tev uzticēšu kaut ko lielāku. Un savukārt, ja tu neesi bijis uzticams netaisnās manas lietās, kas jums uzticēs patieso? Un zini, kāda ir atbilde? Neviens. Un tas jau nav tikai par naudu. Ka tu ar mazu naudiņu tu nemāki rīkoties. Ja? Tu tur pelni kaut ko, tu visu iztērē. Ja? Kāda starpība, ja tev būs liela nauda, tad būs jau tas pats. Ja tu tagad nedod, tur, kur ir jādod, ja? 10. tiesa labprātīgie ziedojumi, ja tu neesi devīgs, tad ar maziņu naudiņu tad tu domā, ka tu dos no 1 miljona. Tā nekad nebūs. Nekad. Jo tad tev liksies, iedomājies, tur no 500 eiro 50 eiro iedot. Ja? Ir bišķiņ, ja? Bet tā, baigi jau nejūt nemazam. Bet ja tev būs, piemēram, 100 000, miljons, tad cik mums ir jādod 100 000? Iedomājies 100 000, tā taču ir tāda nauda. Tu ko vari nopirkt par 100 000? Pareizi. Nekā pa 50 eiro, ja? Tas jau nekas, ka tev miljons tur ir. Bet 100 000, mēs skatāmies to, kas mums jādod, ir pārsvarā. Ja? Tāpēc, ja tu esi uzticams ar mazumu, tev būs arī vairāk. Tu būsi reāli ieguvējs. Ja? Arī, piemēram, ja tu dod savu laiku, savu enerģiju, savus talantus, ja? Pieņemsim draudzē, un tu esi uzticams ar to mazo, ja? Filmēšanu mums ir ļoti daudz kalpošanas, arī grupiņā. Ja? Ja tu esi uzticams ar mazām lietām, tad tev tiks uzticēts kaut kas vairāk, lielākas atbildības un kalpošanas un vispārējais. Ja? Iespējas sevi izpaust, iespējas attīstīt, ja, savus spējas un talantus. 7. Došana atnes Dieva svētības. Došana atnes Dieva svētības. Ja tu vēlies būt svētīts cilvēks, tad devīgums ir viens no priekšnoteikumiem. Un tas ir Salamana pamācībās 22:9. Devīgi cilvēki tiks svētīti. 5. Mūzes 15:10. Jā, tā ir otra rakstvieta. Tātad devīgi cilvēki tiks svētīti, bet 5. Mūzes 15:10, kad tu dod, tad tas kungs tavs Dievs tevi svētīs visā tavā darbā un visās lietās, kur tu savu roku pieliksi. Tu vēlies, lai Dievs tev svētī visos tavos darbos. Es domāju, ka nav tāda cilvēka, kas to negribētu. Un vēl pēdējā rakstvietiņa šeit, 2. Korintiešiem 9:7. Priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādi žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un paliek pāri labiem darbiem. Un mums ir jāmācās dot un palīdzēt cilvēkiem ar to, ko Dievs mums ir devis, ja? Ar savu laiku, ar saviem resursiem. Jo vairāk tu dod no tā, kas ir tavs, jo svētītāks tu būsi. Un cilvēkiem palīdzēt, es domāju, tas plašākā nozīmē nevis tikai kaimiņam, kuram tur kaut kas ir pietrūcis, ja, un tad tu tur viņam palīdzi, ja, bet arī draudzē. Ja. Es jau pieminēju savus talantus, laiku un finanses. Un nesen mums bija svētku pasākumi, ja. Es domāju, ka lielākā daļa arī piedalījās šeit esošie. Un ļoti, ļoti skaisti svētku pasākumi draudzē. Es domāju, šobrīd arī par teātru uzvedumu, kur cilvēki ļoti ieguldījās. Tie, kas viņu gatavoja, viņi tur visu ielika, ja, savu laiku, tur ilgstoši jau, ja, tur faktiski no augusta jau gāja gatavošanās, paprasīja. Tas ir pusgads, ja, vai bišķi mazāk.
un tur taisa dekorācijas un tērps un vispārējo, ja, un vēl finanses arī tur ieguldi, ja. Un gandarījums un svētība jau bija ne tikai klausītājiem vai skatītājiem, viņiem pašiem tāpat. Un kaut var to, ka radinieki un draugi tev atnāca uz šo pasākumu, kuri iespējams citādi nekad neatnāktu. Varbūt arī vairs nekad neatnāks, bet mēs ticam, ka atnāks. Un es zinu, ka vienam no maniem cilvēkiem, ja, kurš arī piedalījās teātra izrādē, viņam atnāca 7 cilvēki, kuri nebija. 6 nekad nebija bijuši draudzē. Es domāju, ka viņi nebija plānojuši vispār normāli nākt uz draudzi, ja? Bet viņi atnāca šeit. Viņi ieraudzīja, kā draudz izskatās. Viņi sajūta atmosfēru, viņi baudīja pasākumu un viņi bija Dieva klātbūtnē arī. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, protams, ka tev pašam ir gandarījums, ja, ka tu esi atdevis savu laiku, tu esi iegūs arī cieņu un tādu godu arī cilvēku acīs, ja, ka tu esi izdarījis savu lietu līdz galam un es biju uzticams. Tagad arī Raivo ir galvenais, bet tur ļoti daudz cilvēku piedalās, gatavojās aprīļa pasākumam draudzē. Ja, tas ir tas neon festivāls, viņš ir neon festivāls, vai es visu laiku nepareizi saucu. Bet visi zina, par ko iet runa, ja? Tātad par neoniem. Jā, tur cilvēki ļoti ieguldās, ja? Bet mums tas pārsvarā lielākā daļai nav redzams. Es neesmu klāt mēģinājumos, ja? Tagad es atnāku 4. vai kad tur būs viņš tieši, ja? 4. vai 5. vai 6. aprīlī. Es atnāku, viss gatavs ir, ja? Un te viss notiek uz skatos un tā, un es priecīgi sežu un skatos. Bet tur cik daudz ir ieguldījums būs, ir un jau bija, ja? Tā kā tur cilvēku milzīgu darbu iegulda, ļoti, ļoti gatavojās. Un tas viņiem nāk par svētību viennozīmīgi. 8. lieta. Dāsnums vairo manu prieku. Apstuļu darbos 20:35 Jēzus teica, svētīgāk ir dot nekā ņemt. Zini, bērnībā, kad es biju bērns, es nedomāju par to, kā nopirkt visiem dāvanas. Vienīgais, par ko es domāju, bija, kādas dāvanas būs man. Un kā es tur viņas saiņošu ārā un kā tur es būšu galīgi priecīgs. Ja? Un tas prieks bija no tā, ka es saņemu dāvanas. Nevis, ka es kādam kaut ko citu, kaut ko citiem iedodu. Bet tas bija ļoti sen. Tas bija bērnībā. Un es zinu, ka visi bērni gaida dāvanas. Dāvanas gaida un gaida, ko viņam iedos. Ja? Es atceros, man bija draudzenīte. Viņa bija 1 gadu vecāka par mani. Kaimiņos dzīvoja. Un tad, kad viņi sāk iet skolā, tad mēs bieži bijām kopā, un tad mamma manējā, viņa paprasīja, vienreiz tā meitnītē, viņa saka, kas tev skolā visvairāk patīk? Kādas stundas tev patīk visvairāk? Un tad viņa tā padomāja un teica, man patīk lasīšanas stunda, cik tur vispār tās stundas ir, ja? Matemātikas stunda un ēšanas stunda. Un tā, ļoti godīgi, ja? Tātad, tas ir bērns vienkārši, ēšanas stunda un dāvanas, ja? Tad tas ir viss, par ko viņš domā. Tur, kur viņš labi jūtās, kur viņam ir prieciņš, ja? Kur viņam ir labas sajūtas. Tādēļ tā ir bērnu domāšana, ja? Visu man, pēc iespējas. Ja? Šodien es esmu pieaudzis cilvēks, ja? Un mans prieks nenāk no tā, ka es, arī, protams, man arī patīk saņemt dāvanas, visiem patīk. Bet man vairāk patīk godīgi, tiešām godīgi, man vairāk patīk dot. Man laikam, ir cilvēkiem, nevis cilvēki, visiem cilvēkiem ir kaut kādas tādas mīlestības valodas, kā viņi saprot, ka viņu mīl, ja? Un man tā mīlestības valoda laikam ir dāvana došana, un man tas ļoti sagādā prieku, vairāk nekā tad, kad es saņemu, nekā es, kad saņemu pati. Bet, diemžēl, ir tā, ka daudz cilvēki nekad nepieaug. Viņi paliek tā kā, visu man, ja? Ko es varu dabūt draudzēm? Kāds labums man būs no darba? Kāds labums man būs no tā cilvēka? Kāds labums man no mācītāja? Kas tur, ļoti daudz ir tā, kad, kaut kā mēs nepieaugam, ja? Protams, kad ir jādomā par sevi, protams, ja tu nemīli sevi, ja tu nerūpējies par sevi, kā tu vari mīlēt otru cilvēku? Jo tu esi pirmais cilvēks priekš sevis, ja? Tas ir ļoti svarīgi domāt arī par sevi. Bet, ja tu esi skops un tu neesi labprātīgs dot, tad tu nekad nepiedzīvos došanas prieku. Tas tev vienkārši ies garām, un tas ir ļoti, ļoti liels prieks. Izmēģini. Es tev iesaku. 9. punktiņš. Dāsnums vairo manu ietekmi. Jo devīgāks tu esi, jo labprātāk tu dalies, jo ietekmīgāks tu kļūsti.
Un es domāju, ka cilvēki parasti visi grib būt ietekmīgi. Ja? Kādu ietekmēt un būt sabiedrībā varbūt arī zināmi. Bet ietekme rodas nevis tik daudz no tā, ko tu iegūsti dzīvē. Tas arī, bet no tā vairāk, cik tu atdod. Jo vairāk tu atdod, jo ietekmīgāks tu kļūsti. Un daudz cilvēku ir populāri, bet bez ietekmes. Un es domāju, pozitīvo ietekmi tieši. Ir daudz bagātu, bet ļoti egoistisku cilvēku. Un Salamana pamācībās 11.24. Tur ir teikts tā. Viens labprāt piešķir no savas mantas citam, un tomēr viņam ar vienu vairāk krājās. Bet kāds cits ir sīksts pa daudz, un tomēr viņš kļūst ar vien nabagāks. Un vēl ir 112. psalms, 9. pants. Kas devīgi dod tiem, kam trūkst, to taisnība pastāvēs vienmēr, un viņi vienmēr tiks godāti. Viens no pazīstamākajiem mācītājiem Amerikā, Megadraudzes dibinātājs, ja, un arī grāmatu autors, viņu sauc Riks Vorens, viņš uzrakstīja grāmatu Mērķtiecīga dzīve. Ziniet tādu grāmatu? Ir kāds lasījis? Tā, daži ir. Jā, grāmata, es tā domāju tādiem cilvēkiem, kas tikko sāka savu ticības ceļu. Ļoti vērtīga. Tur 40 tādas nodaļas ir tā kā pa solīšiem, ja, kas jādara. Un tā grāmata, viņa sen jau ir uzrakstīta, un viņa kļuva par bestselleru. Un ar to grāmatu, ja domājieties, viņa bija tik ļoti pārdota, ne tikai Amerikā, visā pasaulē, ka viņš kļuva miljonārs. Ar vienu grāmatu. Dieva inspirēta, ja, Dieva iedvesmota grāmata. Un viņš kļuva ļoti populārs arī. Viņu aicināja uz televīzijas intervijām, un tur var sakot, visu šo cilvēku zina. Bet viņš turpināja dzīvot, ar savu sievu un ģimeni, ja, viņš turpināja dzīvot un kalpot tieši tāpat kā pirms tam. Tikai ar vienu izmaiņu. Viņš 10% vietā ziedoja draudzē 90%, un viņi pārējo, tad viņi dzīvoja no atlikušiem 10%. Viņš turpināja braukt ar savu netik jauno mašīnu, ja, tur kaut kāds Ford pickups viņam bija, un man šķiet, ka vēl joprojām ir. Viņš turpināja, nekādas lielās mājas viņš nenopirka. Ja? Respektīvi, cilvēks, tā kā, viņš ar to visu savu naudu, viņš dod, un viņš ir ietekmīgs. Un viņu zina ne tikai Amerikā. Viņš nekādas luksus lietas arī sev nepirka. Viņš arī tā to stāstīja. Ja? Viņš ļoti vienkāršs cilvēks ir, bet kādu ieguldījumu viņš ir devis, ja? Arī vispār Latvijā. Pašiem to nezinot, viņam pašam to nezinot. Un ietekme ir arī tādā ziņā, ka es pievienoju vērtību cilvēkiem. Man vispār šis ļoti patīk tāds, tas, nezinu, kā to formulējums, ja? Ka es pievienoju vērtību cilvēkiem. Un zini, kā tu vari viņiem pievienot vērtību? Tev nav obligāti jādod nauda viņiem. Bet, ka tu viņus ievēro, ka tu viņus paslavē, ja ir par ko slavēt, ja? Pasaki kādu labu vārdu cilvēkiem, ja? Un tas neko nemaksā. Tev nav jāiet uz veikalu un jāpērk tie labie vārdi, ja, un tad tur jāiznes tam cilvēkam. Ja? Tas ir pilnīgi pa brīvu. Un tas ir vienkārši tikai tas, ka tu to vari izdarīt. Un tas ļoti atmaksājas un atmaksājas vienmēr. Vienmēr. Un zini, kā bieži cilvēki domā, es citreiz arī tā domāju, ko es viņam tur teikšu, ka viņš smuks ir šodien, ja, piemēram. Viņš jau tāpat zina, ka viņš smuks ir. Vai tur viņš par došanas vārdu runāja, ja šodien, forši runāja, ja? Ko es viņam tur teikšu? Viņš jau pats zina, ka viņš labi runā. Bet ļoti bieži tie cilvēki domā kaut ko citu. Viņi domā gluži pretējo. Tā arī var būt. Varbūt viņš visu nakti gatavoja to došanas vārdu. Bet tā ir. Sevišķi, ja tu to dari 1. reizi vai labi 5. reizi, 7. reizi. Es vienmēr uztraucos, kad es runāju. Šonedēļ man bija 2 dievkalpojumi vēl tur citās vietās, ja, tāpēc varbūt es bišķi tāda mierīgāk esmu, bet vispār tas ir izaicinājums vienmēr. Un vienkārši ir forši, ka tu vari kaut ko labi pateikt, ka tev ir iemesls, ja, kaut ko pateikt. Un atbalsts ir ļoti svarīgs pilnīgi visiem, arī mācītājiem, arī tiem cilvēkiem, kas stāv tā kā mums augstāk. Ja. Un pievienojot vērtību cilvēkiem, tu ļoti daudz ko iegūsi. Tu iegūsi labas attiecības, tu iegūsi labus kontaktus, tu iegūsi draugus, tu iegūsi ietekmi. Tā ir.
10. lieta, pavisam nebūs vairs daudz, ja? Tā mēs jau diezgan uz beigām, bet tā, 10. lieta ir, ka dāsnums vairo tavus resursus. Dāsnums vairo tavus resursus. Un tas ir Salamana 11.25. Arī ļoti labi zināma rakstu vieta. Salamana 11.25. Angļu tulkojums, nevis tulkojums, bet angļu bībelē. Devīgs cilvēks uzplauks, pieaugs labklājībā, un tas, kurš palīdz un atbalsta citus, saņems to pašu atpakaļ. Pamanīju, Miljonāru klubam bija nesen citāts ielikts. Ja? Tā kā tu izturēsies pret citiem, to tu dabūsi atpakaļ. Nu, es precīzi nevaru pateikt, bet man ļoti tas patika. Ja? Ļoti patika tā lieta, tāpēc, ka tas darbojas. Ja? Tā vienkārši pasauli ir uzbūvēta. Ja? To, ko tu dod, to tu saņem atpakaļ. Piemēram, kad tu satiec kādus jaunus cilvēkus, tu esi kaut ko izdarījis, lai viņus satiktu. Ja? Mēs draudzes kontekstā runājam, evanģelizācijas kontekstā. Tu esi uzrunājis viņu internetā, piemēram, ja? Un piegājis viņam klāt uz ielas iespējams. Un tas nevienmēr ir vienkārši. Tie, kur iet uz ielas un evanģelizē, kā jums ir, jūs tā kā, tas tik vienkārši viss ir, ja? Nav. Katru reizi tev ir jāsaņemās. Tev ir jāsaņem drosme. Tu nezini, kā tas cilvēks tur darīs. Ja? Labi, neviens jau tur ar dūrēm virsū nemetās, ja? Nesit tev tur nespļauj virsū, ja? Un tur, nezinu, tev tur šausmīgi agresīvi jau neizrādi. Ja? Bet vienalga, mums katram ir jāpārkāp sev pāri. Un tad, kad tu to esi izdarījis, tu iepazīsties, labākajā gadījumā, ja? Ar cilvēkiem, un cilvēki ienāk tavā dzīvē. Kaut kādā mērā, ja? Viens tur tuvāk, viens varbūt netik tuvu, un viņi katrs tev iedod arī no sevis kaut ko. Īstenībā man ļoti patīk šī lieta. Ne jau dāvana obligāti, viņi tev tur skrien un nes jau uzreiz, Ziemassvētkos varbūt arī būs dāvana, ja? Bet kaut ko no sevis, kaut kāda informācija. Varbūt tieši to, ko tu esi meklējis visu laiku. Zini, man viens cilvēks nesen uzdāvināja tādu kartīti izprintētu. Tas, ko tu meklē tevi. Es ticu tam. Es tiešām tam ticu. Ja tu kaut ko meklē, viņš pie tevis atnāks. Ja tu pietiekoši ilgi meklēsi. Ja? Un varbūt viņš ir tajā profesijā, kur tev vajadzīga palīdzība ir. Bet, jebkurā gadījumā, jebkuras attiecības mums kaut ko iemāca. Mēs kaut ko mācāmies. Man vienmēr tā ir bijis, un es ļoti priecājos par katru cilvēku, kas ir ienācis manā dzīvē, jo katrs ir ienesis kaut ko vērtīgu. 2. Korintiešiem 9.11. Bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Vienkārši sakot, Dievs vairos tavus resursus, lai tu varētu dot vēl vairāk. Dievs tev vairos tavus resursus. Es atceros kaut kādu laiku atpakaļ, man šķiet, ka tas bija pandēmijas sākums vai jau vidus diezgan. Man bija ļoti grūti ar finansēm, jo tur ļoti liels hauss bija tajā brīdī. Man klienti daudz aizgāja prom, jo vispār cilvēki nesaprata, ja, kā dzīvot tālāk un kas vispār notiks un tā. Un man ir tāda tradīcija, kad es apsveicu savus līderus, savus vadītājus, protams, dzimšanas dienas vārdienas tas pats par sevi, bet arī Ziemassvētkos, piemēram, ja. Lieldienās neapsveic, ja, un Jāņos arī neapsveic, bet Ziemassvētki ir tāds dāvana došanas laiks. Bet man tie ienākumi bija salīdzinoši ļoti mazi, un es atceros, kā es braucu uz Ventspili arī, un es reāli tur, tik es varēju, tik es nopirku. Skaistas lietiņas, bet tādas ļoti, es tā rēķināju, lai man tur viss sanāk un lai viss ir skaisti, bet tas tā kā ļoti simboliski patiesībā bija. Tur bija kafija un kaut kāds saldumiņš un tā, bet, protams, tur bija kartiņas arī un labie vārdi, un tas tā kā bišķi kompensēja to varbūt to dāvanu simboliskumu, bet man tas bija ļoti svarīgi.
Un, zini, tagad daudz kas ir mainījies. Un tagad man nav vairs tur, es, protams, skaitu, ja? Bet man nav tā, ka ārprāts, nāk svētki, ja? Nu, ko es tur tagad uzdāvināšu un kā, tāpēc, ka es gribu dāvināt. Tas man sirdī, man neviens neliek dāvināt, tas ir mans. Un šodien jau es to varu darīt daudz savādāk, es to varu darīt daudz brīvāk, ja? Man nav īpaši jāuztraucās, kā un ko es uzdāvināšu kādam. Un viņi savukārt apsveic mani. Un, zini, ir tā, ka tev ir vispirms kaut kas jāiesēj, lai tu pēc tam varētu nopļaut, ja? Jebko, finanses, labas attiecības, draugus arī, ja? Draudzēties jāmācās ir arī. Ja tu domā, draugi tā paši no sevis nokrīt no debesīm? Ir jāmācās veidot attiecības, ir jāmācās komunicēt, ir jāmācās pieņemt otru cilvēku arī. Un tu dabūsi atpakaļ uzmanību, cieņu, nu, to, ko tu vēlies, ja? Bet daži cilvēki ir tādi, ka viņi nesēja vispār neko, un tad, bet katru dienu viņi iet un meklē, kur kaut kas ir izaudzis. Bet reāli izaudzis nav nekas, jo tāpēc, ka tu neko neesi iesējis. Iesēt ir pat pirmā lieta, ja? Un jo vairāk tu sēji, jo bagātīgāku ražu tu vari sagaidīt, un tu arī nopļausi. Tu arī nopļausi, jo lielākas cerības tev ir uz ražu. 11. punkts. Tavs dāsnums tiks novērtēts debesīs. Tavs dāsnums tiks novērtēts debesīs. 1. Timotejam 6:18. Tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā, piekodini, lai viņi darītu labu, būtu bagāti labos darbos, devīgi un nesautīgi. Tātad, ja tev ir nauda, lieto to labiem darbiem. Tas ir ļoti super, ka tev ir līdzekļi, ka tev ir nauda, ka tev ir ienākumi labi, ja? Ka tu esi nodrošināts cilvēks, ka tu vari vēl dot citiem. Ja, ja tu mīli cilvēkus un Dievu, tu savus līdzekļus izmantosi priekš viņiem. Bet, ja tu mīli naudu, tad tu izmantosi cilvēkus, nu, varbūt arī Dievu, nezinu, bet cilvēks noteikti saviem mērķiem. Tas tā, viņš darbojas apusēji. Zini, ka nauda ir absolūti neitrāla. Ja? Viņa nav ne slikta, ne laba. Slikta ir mantskārība. Ja? Nauda nav visa ļaunuma sakne. Nauda ir vienkārši līdzeklis. Bet mantkārība ir visa ļaunuma sakne. Tad, ja tu visu raus sev, ja tu neesi devīgs. Un par to Timoteja 6:18, tur turpinājumi viņš vēl ir, ja? Labu darot, ja? Tā darot, jūs uzkrāsiet sev labu mantas pamatu nākamai dzīvei, īstai dzīvībai. Tu zini, ka tu nevari, es to domāju, ja, ka tu nevarēsi paņemt naudu līdz kapā, bet Jēzus vairākas reizes saka, krājiet sev mantas debesīs. Kā tu to vari izdarīt? Krāt mantas debesīs. Tu vari investēt un ieguldīt cilvēkos, lai viņi iepazīst Kristu, tas ir pats svarīgākais, un lai viņi iesakņojās Dievu ģimenē, draudzē, ja? Lai viņi iegūst mūžīgo dzīvību. Un tad, kad tu nokļūsi debesīs, tad tev būs tur, halo, cik labi, ka tu toreiz lietoji visu to, kas tev bija, lai es nokļūtu debesīs, lai es būtu šeit. Ja? Un Lukas 16:9, Jēzus teica, dariet sev draugus ar netaisnām mamonu līdzekļiem, tas ir ar naudu. Lai kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Tāda ļoti divdomīga rakstu vieta, un es arī agrāk par viņu ļoti domāju. Ko tas nozīmē ar naudas palīdzību iegūt draugus? Tu tagad iesi un visiem piedāvāsies, ja tur kaut kādu naudiņu tur ainesīs, ja, un esi mans draugs lūdzu, ja. Tā jau tas nedarbojās. Bet tas nozīmē, ka tu lieto savus līdzekļus, visu, kas tev ir. Gan finanses, gan resursus, gan spējas un talants, savu laiku, lai veidot attiecības ar cilvēkiem, lai iedraudzētos. Svešu cilvēku var, protams, uzaicināt uz draudzi, ja? Bet jautājums, viņš nāks tiešām? Ļoti, ļoti apšaubāms, ka viņš nāks. Tev sākumā ar viņu uz kafejnīcu jāaiziet. Ja? Sākumā tev varbūt viņš mājās pie sevis ciemos jāuzaicina. Jāpastaigājas ārā, jāpavada laiks kopā. Varbūt jānopērk viņam kaut kas, nezinu, kafiju varbūt, ja? Vai kaut kas. Tas viss prasa no tevis kaut ko. Jā, jautājums ir, vai būs kādi cilvēki, kas pateicoties tev, tavam darbam, taviem resursiem, tavai naudai ir nokļuvuši debesīs. Kad tu tur būsi un kad arī būs viņu laiks. Ja? Un nākamajā nedēļā beidzās tātad mums 2024. gads un sākās 2025. gads. Es par to domāju.
Droši vien jau, kad domā, vai arī nebija laika, ja? Viss tur dāvans un visādi pasākumi jāgatavojās, visur jāpaspēj, ja? Bet vai tu jau esi tā noformulējis priekš sevis, ko tu gribi sasniegt, ko tu gribi iegūt arī, ja? Ko tu gribi pats, vai ko tu gribi piepildīt nākamajā gadā? Un ja vēl nē, tad es iesaku tev to izdarīt. Tā mierīgi apsēdies, padomā, pieraksti savā kladītē, vai kur tu tur raksti. Un, zini, izdara šogad savādāk. Ja? Es zinu, ka cilvēki bieži, varbūt, nezinu, vai šeit kāds tāds ir, bet es esmu tā darījusi vairākas reizes savā dzīvē. Arī esot kristiete, tātad es pierakstīju savas tās lietas, kaut kādas, ko es tur gribu nākamajā gadā uz lapas, kārtīgi salocīju, ieliku aploksnē un kārtīgi aizlīmēju. Un tad ielieku atvilknē un tad aizmirst uz visu gadu. Un tad 31. decembrī nākamajā gadā, tātad tu centies atcerēties, kur tu esi to aploksni ielicis, tad tu viņu izņem ārā, ja tu viņu atrod, ja? Un tad tu skaties, kas tur ir piepildījies vai kas tur nav piepildījies. Tas ir tāds magic moments, ja? Magic ir angliski tā kā maģisks kaut kas, ja? Tāds burvju gandrīz. Un man liekas personīgi, ka tas vispār nestrādā, ka tas nedarbojās. Es Facebookā te nesen redzēju fragmentiņu no filmas Buratino. Kurš skatījās kādreiz bērnībā Buratino? Jā, tagad jau Pinokio, tur viss moderni ir, ja? Mums bija kādreiz Buratino. Un Buratino, viņam bija 3 eiro apmēram mūsu naudā. Un tad bija tādi 2 varoņi, kas bija runcis tāds viltīgs ļoti un labs arī bija viltīga. Un viņam pateica tādu lietu, ka ja tu apraksti tos 3 eiro un noskaitīs burju vārdus, un nākamajā rītā tu pamodīsies un tev būs izaudzis naudas koks. Un Buratino noticēja. Viņš viņu apraka un nākošajā rītā, kad viņš pamodās, tur bija ne tikai nebija naudas koks, tur nebija arī nauda. Tāpēc, ka viņi visu bija nozaguši viņam. Ja nebūtu nozaguši, ar tāpat nekāds koks nebūtu izaudzis. Un man bišķiņ tā šāda vēlmju un vajadzību rakstīšana drusciņi atgādina šo lietu. Tātad ir svarīgi, ka tu piefiksē to, ko tu vēlies. Ja? Ir svarīgi, ka tu uzliec to uz papīra un tu esi ar to kaut ko pasludinājis. Tu esi nodevis savu ziņojumu, to, ko tu vēlies. Ja? Nezinu, Dievam, ja? Vai visu Dievs radīs tātad Dievam. Ja? Un viņš tālāk kārto visus mehānismus, kā tas notiks tavā dzīvē. Tu nekad to nevar izdomāt pats. Tu vari tikai uzrakstīt, mēs esam bērni, Dieva bērni. Bērniņš nezina, kā tētis nopelnīs ies tur strādāt vai tur brauks komandējumos, ja, vai kādu tur viņš nopelnīs to naudu, kas bērnam ir vajadzīga. Tāpēc uzticies Dievam, pat ne Dievam tik ļoti tādā tiešā veidā, bet mehānismam, kādā viņš ir visu salicis mums šeit virs zemes un lieto to. Vai es esmu saņēmusi visu to, kas man ir uz kartītēm rakstīts. Man kartītes ir 40 varbūt, ja. Un tagad es tik mainu kartītes, ja, tik rakstu, katru mēnesi rakstu jaunas, ja, jo tas viss jau piepildies. Ja. Protams, ka tā nav. Bet es ticu, ka katrai lietai ir savs inkubācijas laiks, savs inkubācijas periods. Zini, kas ir inkubācijas periods? Tad, kad maziņš iedīglīts, ja, un tu neredzi vēl fiziski, neko neredzi, bet viņš jau ir. Viņš ir, un viņš fiziskām acīm nav redzams, piemēram, tā kā cālis olā. Ja? Zini, cik ilgā laikā izšķiļās cālis no olas? Mums nav lauksaimnieki, es jūtu, ja? Tas normāli. Saldū Ventspilī tur ir, ja? Labi, kāds jau zina droši vien, ja? Bet 21 diena, 3 nedēļas. Un viņš tur attīstās, viņš tur ir, viņš tur attīstās, viņš tur viss tur notiek, ja? Nesmuki sākumā tur īstenībā izskatās, ja? Bet tu neredzi, tu redzi tikai olu, 3 nedēļas, tu redzi tikai olu, tādu, kādu viņa bija pašā sākumā. Tur nekas nav izmainījies, un tev ir jābūt pacietīgam 21 dienu, tev ir jābūt pacietīgam, tev ir jānodrošina temperatūru vistai vai tur, nezinu, konteineram kaut kādam, ja? Tev ir jāzina, lai viņam ir siltums, lai viņam ir visi piemēroti apstākļi, lai viņš tur darbotos, ja? Un
Tu jau nevari katru dienu to olu nest uz rengenu un skatīties, cik tālu viņš ir ticis. Tas cālis tur pats zina, kā un kad viņam viss ir tur notiek. Ja? Bez tavas lielas iejaukšanās. Dievs to viss ir paredzējis. Viņš ir salicis jau viss tur kārtībā. Ja? Tā kā viņam tur ir jābūt. Tev vienkārši jāuzticās ir dabiskiem procesiem. Un tātad viss iepriekšējais, ko es pēdējās 10 minūtes runāju, ja, ir par to, ka svarīgi ir būt labprātīgam dot, būt devīgam un dāsnam. Un es tev iedrošinu, esi devīgs arī pret sevi. Esi dāsns arī pret sevi. Es nedomāju šeit tādā nozīmē, ka tagad tev ir nauda un tad tu ej sapērcies saldējumu un konfekts vai tur labas tur super drēbes, ja, vai mašīnas pēc. Ne tik daudz to, bet devīgam tieši tādā nozīmē, ka tu vari saņemt visu, ko tu vēlies, kas saskan ar Dievu gribu, protams. Ja tu to uzraksti un tu to tā kā, priekš sevis vispār noformulē, ja, jo atļauj sev domāt plašāk. Jo daudzi mēs gadiem ilgi esam dzīvojuši tādā būrī, ja, tā kā sprostā. Tas jau nav iespējams. Tas jau nav iespējams. Nekas jau nav iespējams. Ja. Iespējams man ir piecelties, aiziet uz darbu un atnākt mājās. Ja. Nopirkt kaut ko ēst arī. Ja. Tas ir iespējams. Nē, iespējams ir daudz vairāk, kā tu šobrīd pat vispār apzinies. Ja. Un tad daži tādi praktiski varbūt padomi tieši par šo, par tām vēlmēm. Ja. Tātad, pirmā lietiņa ir uzraksti savas vēlmes visās dzīves jomās. Visās savās dzīves jomās. Tu taču kaut ko gribi, pareizi? Kaut ko vēlies. Mēs visi vēlamies. Visiem ir vēlmes. Citas ir mazākas, citas ir lielākas, citas svarīgākas, citas varbūt netik svarīgas. Un, zini, nevajag obligāti iedomāties, ka vienīgajam mērķim ir jābūt izglābt visu pasauli. 2025. gadā tieši tev personīgi vienam. Tas esi reāls, labi? Mums ir daudz citas lietas. Ja? Protams, ir mērķi kalpošanā, protams, ir mērķi draudzē, protams, bet tev ir arī personīgie mērķi, vai ne? Un raksti, nedomājot, kā tu to sasniegsi, vienkārši atslēdz galvu. Ja? Tik daudz, ka tur uzrakstīt, ko tu gribi vispār. Kamēr tu raksti, neplāno, kā tu to visu paveiksi, ja? Kā tu to visu izdarīsi, vienkārši uzraksti. Piemēram, personīgajā dzīvē es vēlos to un to. Attiecībās ar draugiem, attiecībās ar vīru, ar sievu, ar bērniem. Es gribu, lai ir tā. Es gribu, lai mans raksturs ir tāds. Es gribu, lai es tur neuzsprākstu, ja, piemēram, ja, pie katra mazākā sīkuma. Es gribu, lai es tik daudz nepārdzīvoju, piemēram, ja, par kaut kādām lietām. Darbā, kalpošanā, veselībā, pie savu izskatu varbūt. Ja, visās jomās, ko tu vien var iedomāties. Un vēl svarīgi ir tā otrā lietiņa, ja, ka turi sarakstiņu vienmēr pie rokas un katru dienu vai vairākas reizes nedēļā izēj viņam cauri un apliecini, ka tev šīs lietas jau ir. Es jau tad, kad es tās kartiņas ņemu un tā kā viņas tur lasu un skatos un domāju par viņām, es jau saku paldies Dievam, ka man ir tas, paldies Dievam, ka man ir tas, paldies Dievam, ka man viss izdodās, paldies Dievam, ka man ir ļoti labi cilvēki apkārt, paldies Dievam, ka man arī nākamajā gadā ir vis kaut kas daudz. Ja? Pateicies Dievam par viņām, par visām tām lietām, par cilvēkiem tavā dzīvē. Un iespējams, ka daudzas lietas, ko tu tur uzrakstīsi, ja? Patiesībā laikam visas, ja jau tu viņas raksti, viņas jau nav redzamas fiziski šodien ar fiziskām acīm. Un kādai lietai vajadzēs ilgāku laiku, kādai lietai vajadzēs mazāku laiku. Bet ja tu apliecinās viņas, kaut vai tev ticība ir šitik daudz, tā kā sinepju graudiņš, Jēzus saka, tad agrāk vai vēlāk viņas ienāks tavā dzīvē. Nav iespējams, ka viņas nenāks. Svarīgi ir, ka tu negatīvi nenogalini viņas arī. Ja? Tev ir pozitīvai apliecināšanai ir jābūt. Un tas ir universāls princips. Dievs to vienkārši ir radījis. Ja? Un kas vēl ir ļoti svarīgi? Pieliec klāt sajūtas. Sajūtas, kā tu iedomājies, pacenties iedomāties, kā ir tad, kā tu jūtīsies tad, kad tev būs šī lieta, vai kad tev būs šis cilvēks, vai kā tu tur, brauks ar jaunu mašīnu, piemēram, kā tur stūri turēs, ja? un kās viss maržos varbūt tajā mašīnā, vai kā tev cilvēks būs blakus, ja? Vai tev būs bērniņš, ja? Kā tur viss būs. Tas ir ļoti svarīgi, jo Romiešiem 4:17 tur Pāvils uzsver Ābrahama ticību, un viņš saka,
Viņš saka, tātad Ābrahams ticēja Dievam, kurš mirušos dara dzīvus un sauc esamībā to, kas vēl nav. Tu esi radīts pēc Dieva līdzības. Esi. Ja tu esi Dieva bērns, īstenībā visi cilvēki ir radīti pēc Dieva līdzības, un Dievs ir radošs, un tu esi radošs. Tu arī vari saukt esamībā lietas, kuras tev vēl nav, bet kuras tu gribi. Un mēs varbūt nevaram tā kā pilnīgi no tukšuma radīt, ja? Bet mēs varam radīt, viņas jau mums apkārt kaut kur ir. Pasaulē viss kaut kas ir ļoti daudz, un nevienam nekas nepietrūkst. Pasaulē ir daudz vairāk nekā mēs cilvēki varam paņemt patiesībā, ja? Kā Dievs mums grib dot. Un tā tad mēs varam iesaukt to savā dzīvē. Ja? Trešā lieta, kopā 4 tikai būs. Ja? Trešā, esi ar cilvēkiem, kas tevi ceļ, kas tic taviem sapņiem, kas tic taviem mērķiem, nevis tevi gremdē. Tas ir super kritiski svarīgi. Nesen man viens cilvēks teica, un precēts cilvēks, viņš teica, ka viņš saka, es tur, tā kā bija man plāns tur biznesa lietā, ja, kaut ko darīt, un viņš saka, bet ja otra puse tev netic vispār, ka tu to vari, ja, ka tu, normāls cilvēks, ja tu nebija kaut kāds sapņotājs, tad viņš teica, tu vispār nav vērts sākt nemaz. Tā ir tā otrā puse. Tas ir, tā kā tu gandrīz, ja. Tāpēc, tici vai nē, mēs viens otru ļoti iespaidojam. Ļoti. Es izdaru kaut kādu mazo lietiņu un skatos, otrs dara tāpat. Ja tā ir laba lieta, tad super, ja. Es arī iespaidojos, ja. Kur tad man tas motīvs un tas impulss radās par tiem kilogramiem? No turienes, no otra cilvēka. Un 4. lieta ir, dari kaut ko, ko tu saproti šodien, kas būtu jādara mērķa virzienā, tavu vēlmju virzienā. Ja? Dari kaut ko, mazo gabaliņu dari. Un tu esi kādreiz licis puzli. Un tad visi likuši, vai ne? Bērniem tur un paši varbūt bērnībā. Tu nevari salikt puzli vienā rāvienā. Tu izber tur, 1000 gabaliņus uz grīdas, ja? Un tad tu to čiks 5 minūtēs saliec. Tu pa gabaliņam liec, pa mazam gabaliņam. Tev ir jāmeklē vēl, kur gabaliņš vispār der iekšā. Ja? Tas ir no viena solīša rodās nākamais, un no vienām atvērtām durvīm rodās nākamās atvērtās durvis. No viena satikta cilvēka rodās nākamais satiktais cilvēks. Arī tā kā domino, ja? Tu vari iedomāties, tad tu saliec uz stāvus tos kauliņus. Un viens kauliņš, tu viņu nogāzi, un viņš kā pa ķēdi vienkārši aiziet viss, ja? Tev sagāžās viss, ja? Tas tā kā negatīvi drusciņi. Bet tā, tas notiek. Mēs iespaidojam vienkārši, ja? Ar savu vienu lēmumu un savu darbību mēs iespaidojam. Piemēram, ja tu zini kaut mazāko lietiņu, kas tev ir jādara, piemēram, darbu tu meklē, ja? Tad uzrakst CV, safotografējies smuki, aizies uz darba interviju, ja? Tur uzrakst skaistu vēstuli, tur pieteikumu viņiem. Kaut ko izdari, ja tev ir vajadzīgi varbūt sākt savu nodarbošanos, ja? Tad sāc ar kaut ko maziņu, ar kaut ko vienu, ja? Vai, tur uzaicini cilvēkus internetā, ja? Ieliec tur, savu kaut kādu informāciju. Un ja tu jau esi kaut ko iesācis, turpini, ja, tad virzies uz priekšu un ej nākamo solīti, un tu redzēsi brīnumains rezultāts, un tas būs tas magics, tur viņš būs. Tad, kad tu tici, apliecini un ej pa mazo gabaliņu. Ja? Zini, Kristus dod mums glābšanu, to mēs visi zinām. Viņš piedod mums mūsu grēkus, viņš maina mūsu sirds iekšējo cilvēku sirds stāvokli, ja? Bet pieņemt lēmumu rīkoties, tas ir absolūti mūsu ziņā. Pieņemt lēmumu, iet uz priekšu, izdarīt izvēles ir tikai un vienīgi mūsu ziņā. Dievs jau mums viss ir iedevis. Viņš ir viss izdarījis. Kristus ir nomiris, ja? Viņš ir šeit ar svēto garu, ja? Mums viss ir pieejams. Absolūti visi principi darbojās mūsu labā, ja tikai mēs ņemam viņus un lietojam. Un ja tu ej kopā ar Kristu, kurš ir apsolījis būt tev vienmēr blakus, nekad tev nepamest, ja? Viņš ir mūžīgi mūžos, viens un tas pats, vakar, šodien un rītā būs. Un viņš vienmēr tev palīdzēs, vienmēr, kad tev ir tas nepieciešams. Un tajā nodaļiņā, pēdējo teikumu pateikšu, tajā nodaļā, ko Maksvela grāmatā, ja, tajā 25. decembra par to došanu, tur pēdējais teikums bija tāds, man viņš arī ļoti patika. Un esi tas, kurš dod pirmais.
neatkarīgi no apstākļiem, kuros atrodies. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un es ticu, ka mums būs ļoti brīnišķīgs nākamais gads pilns ar daudz labām lietām, izmaiņām, pārpilnību, labklājību un vispārējo. Paldies, lai Dievs jūs svētī.